Pirmkārt, es visiem vēlos novēlēt tiešām šo gadu, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, radošu, ražīgu, redzošu. Un galvenais, laikam, lai mēs visi neieciklētos sevī savās problēmās, bet lai mums būtu acis plati vaļā un mēs varētu skatīties uz lietām un parādībām ap sevi un priecāties un novērtēt tās. Un tātad šogad mēs turpinām jau rudenī atsākto 2. sezonu pasākumu ciklam Vārds Latvijas dizaineriem. Šogad tie, kas atnākuši pirmo reizi, varbūt es atgādināšu, kad akcents ir ne tikai uz to, kad dizainers, mākslinieks sevi prezentē, bet tieši, kad viņš pastāst par vienu projektu, viena projekta stāsts, zināmā mērā no A līdz Z, un mēs arī redzam ne tikai rezultātu, bet mākslinieks pastāsta par aizkulisēm, par problēmām, kas daudzus interesē, un šo tēmu mēs izvēlējāmies pateicoties jums, kas piedalījās sarunās pagājušajā gadā, anketējot un redzot, kas jūs vairāk interesē. Tātad šodien, manuprāt, ir izcila tēma veltīta arhitektūrai, un ja man kāds teiks, kad arhitektūra nav dizains, es pateikšu, ka gluži aplami, bet varbūt arhitektūra ir visas mākslas pamats. Ja mēs runājām par modi, tērps arī ir arhitektūra, par keramiku, ļoti daudzās izpausmēs, un galu galā viss sākās ar zīmuli, un arhitekts zīmē un mākslinieks zīmē. Un savukārt tāds piemērs, kāds slavena arhitekte Zaha Hadida, viņa dizainē arī rokas somiņas un tērpus. Tā kā viss ir viens, galvenais, lai ir talantīgs mākslinieks, lai viņam ir fantastiskas idejas, kas viņu atšķir, individuālas idejas atšķir no citiem. Manuprāt, šodien ir ļoti izcila kompānija, par kuriem pastāstīs Līga Turjānska, projekta Vārds Latvijas dizaineriem vadītāja. Šovakar tiešām runāsim par arhitektūru, man par to ir liels prieks. Jūs esat ļoti daudz, un es esmu pārliecināts, ka vakars tiešām būs interesants un izdevies. Un tātad šovakar uzstāsies 4 arhitekti, mazliet mainītā secībā, varbūt, kā bija bukletā rakstīts, kā pirmā runās Zaiga Gaile, tad Juris Mitenbergs, Miķels Putrāms un kā pēdējais Mārtiņš Pīlēns.